Burziņš visas dienas garumā. No 10 rītā līdz 10 vakarā Talsu galvenajā bibliotēkā notika lielāka rosība nekā ierasts ikdienā. Par veselīgu dzīvesveidu, ja? Šonedēļ visā Latvijā notiek bibliotēku nedēļa. Arī Talsos jau 2. gadu pēc kārtas 25. aprīlī notiek dažādas aktivitātes visas dienas garumā. Datums izrādās nav izvēlēts nejauši. Mēs šogad 11. gadu svinam atrašanos šajās telpās. Daudz laimes dzimšanas dienā. Jā, tā mazliet varbūt pat skumja jubilē, bet tā ir reālā īstenība. Un sakarā ar to, un arī ar biblioteku nedēļu, mēs rīkojam iedzīvotājiem šo visas dienas piedāvājumu bibliotekā dažādas nodarbes. Tas mums zināmā mērā arī ir izaicinājums, bet katrā ziņā mēs šo dienu gribam pārvērst par tādu tradīciju, jo biblioteka ir tāda iestāde, kurā vairāk viss notiek uz vietas. Pasākumi dažāda vecuma un interešu auditorijai no 10 rītā līdz 10 vakarā. Savukārt viesturs kopā ar saviem domu biedriem ieradies, lai klātienē redzētu un dzirdētu savu žurnālisti favorīti no žurnāla Ieva. Sevišķi Kaniponas izdotās publikācijas es esmu vairākas lasījis. Un tiešām interesē kaut ko tuvāk uzzināt, jo vispār man viņas rakstības stils patīk, tā kā viņa apraksta, nedaudz savādāks nekā parasti raksta ceļotājs savus tur braucienus un tā, kā tur viss bijis. Bet viņi tā dziļāk kaut kur tā kā aizgrāv kaut ko. Jums kā lasītājiem rodas sajūta, ka jūs arī tur esat pabijis. Es arī daudzās vietās esmu bijis, ko viņi ir aprakstījis. Bet tas ir tāds viņas rakstītais ir atkārtojums, tam un drusciņš salīdzinājums viņas redzētais un tā pašā laikā mans redzētais. Sakrīt jūsu domas, uzskati? Tur tā lieta, kas sakrīt daudz kas, un tāpēc es tagad esmu ieinteresēts šī vakarā tikties arī. Ceļotāja gars un viss par un ap ceļošanu aizrauja arī Seržānu kungu, kurš atzina, ka, lai arī cik skaists un iespaidiem bagāts bijis ceļojums vai ekskursija, vienmēr patīkami ir atgriezties mājās. Kādreiz daudzus gadus atpakaļ iesaistījās, toreiz bija tāda grieze ceļotāju klubs, un tad ar to sākās. Tad bieži devamies kaut kur, arī pa Baltiju, kaut gan ir arī ārpus republikas ir būts. Kurš tad ir bijis tas atmiņā spilgtāk palikušais ceļojums? Droši vien pie bērniem uz Zviedriju. Šogad arī ir kaut kas plānā? Jā, noteikti. Klāsiet? Kaut kur pa Latviju. Cenšos apmeklēt dažādas lekcijas, kas ir par ceļojumiem un par interesantām tēmām. Ja cilvēks vienreiz jau viņam ir interesanti, tad, ja viņš klausās un domā, varbūt man arī nākamā reizē būt šeit. Žurnāliste Aiva Kanepone dalījās ar piedzīvoto dažādos ceļojumos. Zane Timpare par uzturu un veselību. Savukārt žurnāliste un daudzu grāmatu autore Līga Plauva atzinās, ka uzrunāt auditoriju viņai padodas daudz sliktāk nekā rakstīšana. Mēs te apspriedām, ka mēs vispār laikam jau, kādu 2 vientulībā ar datoru, pajautājam viņam, paskatāmies uz saviem tekstiem. Patiesībā, godīgi sakot, viņi ir mūsu redakcijas lielākās zvaigznes. Tie ir cilvēki, tās kultūras personības, ar kurām Līga ir tikusies, un kuri viņu ieraugot krīt ap kaklu sajūsmināt, ka ir satikuši lielo Līgu Blau. Mēs ar Zanīti tādiem pat tuvumā neesam stāvējuši. Arī Talsu galvenās bibliotekas vadītāja atzina, ka tieši žurnāls Ieva lasītāju vidū ir viens no visiecienītākajiem un cer, ka 25. aprīļa Burziņš kļūs par tikpat populāru pasākumu kā tradicionālie grāmatu svētki. Dats Mieriņa, Jurģis Rudaks, Krists Rudaks, Talsu televīzija.